Tadžmahalai, 1 kilometrs slavenai Tadžmahalai. Biļetes ir jāpērk te pie pašiem vārtiem, nevis tur, kur turisti stāv. Te, ka visi malli ir, tur ir jāpērk biļetes. Te ir tā, ka te ārzemnieki pērkās un te pērkās indieši paši. Pinot šitā. Te ir brīdinājums pret mērkaķiem. Acīs nedrīkst skatīties. Mērkaķiem jau noraus visu nost. Un tur ir atkal visādi citi brīdinājumi. Ieeja maksā 15 eiro ārzemniekam, ja grib tikt iekšā Tadžmahalā. Nu, es pa pilnu programmu. Vietējiem tas ir 2,50. Ejot iekšā muzejā, visus noskanē, tāpatās kā piramīdās Ēģiptē. Patiesībā Tadžmahal ir būvējis hindu arhitektūras, nevis muslims. Tā kā, nu, daudz vēsturē, kas ir samelots. Un tas nav nekāds mīlas simbols, tas ir pavisam kaut kas cits. Tā ir arhitektūra skaista celtne. Brīnišķīga. Šitie smalkie raksti, viņi nav krāsoti, viņi ir pilnīgi akmenī izcirsti. Fantastiski. Akmens krāsa un katra kantīte ir apstrādāta. Es to esmu darījis indiešu arhitekts, nevis musulmaņu. Te ir tāds lodziņš, kas ved uz kapanēm. Tieši šitā lodziņa viss nav mazs. Tevi ir dikti komandē un jābūt disciplīnai, jo visi gāžās iekšā, tā ir Tadžmahals iekšienē. Pūlis ir vienkārši neaptverams. Filmēt nedrīkst, bet šis ir tas kaps. Visu lampu un augšu. Var dabūt acīm. Policisti kaujās ar turistiem. Nu, lūk, mēs tādās kapliņas esam ārā. Indijas paši cilvēki nemaz tā nelabojās, par cik tā ir musulmaņu kultūra. Tomēr sagrauj daudzas lietas Indijā. Ārkārtīgi daudz. Bet, nu, kā arhitektūras piemineklis, viņš ir fantastisks, jā. Iekšā ir 2 kapi, vīram un sievai. Man aiz muguras ir jamūna. Netālu no Tadžmahalas ir brīnišķīgs dārs no šīs te kapliņas. Ir ļoti skaisti iekopts. Šis nu ir tas klasiskais skats no šī skatu punkta, kur Tadžmahals tieši pa vidu.
fontāniņi un ieeja. Lūk.